četrgadīgo zirgu grupā labākais izrādījās ir Kristīna Seigles, vadītais Kelvins. Zirgs Kelvins ir no Kaldona un Mārts savukārt no Pikrasta. Viņam piešķiramies četrgadīgo zirgu grupā čempiona titulu. Īpašniece ir Arta Cinkus, zirgu audzējusi Iveta Nasteviča, zemnieku saimniecībā Lūdziņas. Tātad līdz ar to četrgadīgo zirgu vērtēšana. Jūs redzat, ka Latvijas šķirnē izaudzētajos četrgadīgojos zirgos labākais ir Kelvins. Un tāpat mēs gribam apbalvot arī audzētāju, kas ir Latvijā šādu zirgu izaudzējis, kurš varētu pietiekoši labi konkurēt ar tiem zirgiem, ko mūsu sportīs ieved no ārzemēm. Un tā ir Iveta Nasteviča. Vai varbūt tāda saimniecības viņu pārstāvu šeit ir? Lūdzām šeit saņemt balvu. Tad visi ievērojām, saimniecībā ir izaudzis kāds zirgs, ko mēs šodien atzīstam Latvijas šķirņzirga audzēšanas asociācijā par Latvijas šķirnes četrgadīgo labāko zirgu. Protams, arī īpašnieks varētu atcerēt šeit. Nu, viņai veiksmīgs droši vien bija pirkums no Latvijas audzētāja šajā te vērtējumā. Viņas zirgs ir vislabākais. Vētraini aplausi skatītājiem. Līdz ar to dalībniekiem čempions vadībā ir dot iespējā veikt godapli. Mūziku var uzlikt maestro Leiko Kutruska. Čempions vien paštev tāls pēc tam var vēl divus apļus. Un turpināsim sacensību piengadīgo zirgu konkurenci. Ķēžļu pārvarēšana piengadīgajiem zirgiem sāksies 15:30. Nu, tad variet visi pavērot šo te četrgadīgo zirgu vērtējumu Latvijas šķirnē, kas audzēta Latvijā. Ir īpaši mēs to uzsveram, lai atbalstīt mūsu Latvijas zirga audzētāju. Un mēs mazāk sapņot par zirgiem, kur mums ir jāieved no ārzemēm. Paldies! Paldies, jāapstājās, kas bija pie burta I. Tas ir nākošais burts uz priekšu, kas saka R un S.